Jā, šodien bija salīdzinoši maz jautājumu, bet ļoti svarīgi jautājumi mūsu ministra kabineta sēdē. Man ir patiesas prieks, ka mēs beidzot skatījām jautājumu par siltumtarifu. Es biju uzdevis KEM ministrijai, mūsu klimata enerģētikas ministram Vitsenberga kungam nākt ar priekšlikumiem, kā, un tas ir mans personīgais pienākums, tāpēc, ka es kā deputāts arī biju izmeklēšanas komisijas vadītājs Saeimā, un šis gala ziņojums bija ar ļoti precīziem, konkrētiem priekšlikumiem, kas ir jāspēr, lai samazinātu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā šo siltumtarifu jautājumu. Pagaidām mums ir vasarā ārā, visi bauda silto sauli un pludmali, bet ziema tuvojas gan ātri, kā mēs zinām no darbiem, lai paspētu paveikt enerģētikā, tur ir nopietni vajadzīgs laiks. Un šeit es gribētu izcelt vairākus punktus. Šis ziņojums ir ņēmis vērā ļoti precīzi tas, kas arī izmeklēšanas komisijā bija secināts, un pat vairāk. Tāpēc te ir sadalīti darbi īstermiņā, kas varētu būt attiecinām jau šo sezonas, paspēt jau paveikt lietas, lai tarifu normalizētu un vai pat samazinātu. Un ir vidēji termiņa darbi un ilgtermiņa darbi, kas ir tā pavisam garāk. Un te es gribētu izcelt pāris no tiem būtiskiem, ka šobrīd ir panākts, neskatoties uz to, ka gāzes cena tomēr mēs redzam, Hormuza šaurums ietekmē enerģētikas visā pasaulē globāli šīs cenas. Ir panākts, ka cena nav kāpus un ir pat samazinājusies. Tas dod cerības, ka mums nebūs jāatkārto atbalsta programmas ziemā. Papildus tam ir ņemts vērā būtisks jautājums un te ar inovatīvu risinājumu, ko mums pat izmeklēšanas komisijā nebija ienācis prātā tāds interesants risinājums, ka ūdens sildāmos katlus, kas atrodas Latvenergo īpašumā, kā aktīvu nodot Rīgas siltumam, kas tiešām ir tieši Rīgas siltumam nepieciešams aktīvs, un tādā veidā šo te saimniecību sakārtojot arī varētu panākt, lai Latvenergo fokusētos uz tarifu kā tikai koģenerācijas režīmā, tātad kā elektrības izstrādātājs, nevis kā tikai siltuma izstrādātājs. Tā arī varētu samazināt šo te elektrības cenu. Un ir jau veikti darbi, kā pāriet uz 3 stundu siltumenerģiju. Tas bija tas punkts, kurš pielāgoties elektrības tirgu, nevis tikai fokusēties uz siltumtirgu, bet ka šeit miedarbība ir starp elektrības ražotājiem, siltumražotājiem. Un tādā ilgtermiņā mums bija arī diskusija šodien ministra kabinetā. Tā galvenā problēma, ko konstatēja visa izmeklēšanas arī komisija, ka Rīgas siltumam nav īsta saimnieka. 49% pieder ekonomikas ministrijai un 49% pieder Rīgas domai. Un nav tāda saimnieka, kas varētu pieņemt lēmumus Rīgas siltumā ar ilgtermiņa redzējumu, kā sakārtot šo saimniecību. Tad ir priekšlikums, ka kopā ar ekonomikas ministriju un Vitsenberga kungs no enerģētikas ministrijas nāk klajā ar par pret. Mums nav šobrīd skaidra pozīcija, kur būtu labāk tam jautājumam būt par saimnieku vai Rīgas pašvaldības kā saimnieks vai savukārt valsts kā ekonomikas ministrijas izskatā. To mēs sagaidām nāk mums klajā ar labāko risinājumu, lai mēs jau varētu pieņemt politisku šo lēmumu. Un būtisks elements šajā visā stāstā ir šis tarifa pārskatīšana. Tātad regulātoram bija uzdevums veikt tarifu pārskatīšanu, tas arī ņemts vērā šajā ziņojumā, metodoloģijas pārskatīšanu, un tā metodoloģijas pārskatīšana varētu sniegt jau ilgtermiņā uzlabojumus šeit. Un, protams, Vitsenberga kungs pastāstīt par pārējiem idejām, kādā veidā varētu to reorganizēt, lai ilgtermiņā mēs Baltijā būtu atpakaļ ar lētāko siltumu starp visām Baltijas galvaspilsētām, kā tas kādreiz ir bijis. Tas ir pozitīvs ziņa. Mums bija arī tas, kas skar jebkuru, kam īpašumā ir nekustamais īpašums valstī. Mums bija diskusija par to, ka mēs zinām, ka tiek deklarēta uzņēmējdarbības vai šī fiziskām gan un juridiskām personām reģistrācija īpašumā, un ka tas notiek nekontrolēti un nav sistēma, kādā veidā varētu īpašnieks pateikt ne vai pateikt jā. Mums bija diskusija par dažādiem veidiem, kā to risināt, un šeit tieslietu ministrs Smiltēnkungs ir gatavs nākt jau uz ministra kabinetu, jau ar praktisku piemēru, un tā ideja bija tāda līdzīga, kā
ceļu satiksmes direkcijā, ka jūs pārdodat sev īpašumu, un otrs pārdevēja, jūs kā pircējs piesakaties šim īpašumam, un pārdevējs pasaka, jā, viņš akceptē tieši tādu pašu formu. Mēs domājam, ka varētu sistēmā vienkārši elementāri risinājumu, ka ir jābūt klikšķim akceptēt, jā, es akceptēju, ka manā īpašumā reģistrēs. Nē, es noraidu. Un šādu izstrādājot, mēs varētu atrisināt pa visām reizēm šo problemātiku. Nu, un mēs arī šodien uzklausījām ziņojumu no iekšlietu ministra par termiņu uzturēšanās atļaujas gadskārtējo pārskatu. Šeit pilnīgi precīzi parādīja, ka vecā sistēma, šī visa sistēma ir sen nestrādājoša, ir arhaiska un reflektē tikai uz vecās sistēmas uzstādījumu, kas pilnībā ir jāpārtrauc. Tā vecā sistēma nav ilgtspējīga, un ka mēs šo ziņojumu gribam papildināt ar to, kāda prakse ir pārskats par Eiropas citām valstīm, pievienot šo praksi, lai mēs varētu paskatīties, kādā veidā valstī varētu mēs piesaistīt ārvalstu investīcijas, tātad šos te mums strateģiski svarīgām sadarbības valstīm, kas varētu ar mums sadarboties un tādā veidā budžetā palielināt ieņēmumus. Un pēdējais punkts, kur Meļņa kungs no aizsardzības ministrijas, tas bija slēgtajā formātā, bet vienkāršiem vārdiem runājot, ir atradis risinājumu, kādā veidā juridiski atrisināt zemes īpašniekiem jautājumu, lai mums būtu gan radar sistēmas, gan arī pretaizsardzības sistēmas izvietotas tā, lai tas būtu visefektīvāk aizsargāt mūsu valsts gaisa telpu. Paldies!